Telas sērija patiesībā tas ir viens no labākajiem ieguldījumiem. Ja mēs pa 1., 2. un 3. pensijas līmeni vēl nezinām, kā mums tas viss beigsies, par Telas mēs pilnīgi droši varam upgradeot, ka mēs varam nopirkt Telasu 35 mm lēcu, pat bez attālu mērītāja. Ieiet iekšā mājaslapā telasupgrade.pulsarvision.com. To mēs arī pieliekam, lai visi var redzēt un uzreiz aiziet, apskatīties un varam pilnveidot savu termokameru. Ja mēs no sākuma domājam, medīsim mazās distancēs, mums ir mazi lauciņi un nav kur ieskrieties, un pēkšņi mums ir cirsma viena lielā, kuri kilometrs, ko skatīties un gribās ieraudzīt, kas tur otrā galā ir, tad nekāda problēma. Jūs esat iegādījušies Telas XQ35, mēs mierīgi varam viņu uztaisīt par Telas XG50 un redzēt jau 2 reizes tālāk. Šī ir viena ļoti forša opcija, un arī bieži vien klienti, kas mums ir pirkuši vairākus modeļus un sekojoši tehnoloģijām līdzi, tad saka, kad tas vienreiz beigsies. Es katru 2. gadu pērku termokameru par 5000, un kā pērku, tā pērku. Tad mēs jūs varam nomierināt, tad šeit jūs vienmēr varat pilnveidot, aiziet pat līdz lielākajai versijai XL50, kas šobrīd pieejama, attālu mērītāji arī atsevišķi, pasūtīt, lai pieliek, ja, un vienmēr atjaunot korpusu, lai viņi izskatās kā jauna. Tā kā visu laiku sevi iepriecināt ar foršu termokameru. Tātad tas ir par to Telas vērtību. Ierīce ir ļoti labi pārdomāta. Tātad sākot ar viņas liendošanu, ja mēs runājam par labročiem un krēļiem, mēs tātad varam pārgriezt vienkārši šo te siksniņu uz otru pusi un tādā veidā turēt kreisajā rokā. Parādīt arī. Tā ir citu vieglāk viņu vilkt, nevilkt ar striķi, bet es tā gradzenu, to gradzenu produ. Jā, ok. Nu jā, Rainers man saka priekšā, nevajag raustīt striķi reizēm, ja? Tā, šādi te, un pārliekam mēs kreisajā pusē ļoti forši turam un ļoti ērti. Tātad, kas man ļoti patīk, tātad Pulsārs turpina sava pogu izvēli. Tātad pirmā ir ieslēgšanās, vidējā ir meņu, visiem vilsu reliefs, tad mēs tumsā varam saprast, kura poga ko nozīmē, ja? Un ļoti ērti strādāt tie, kas jau ir pieraduši pie trail ierīcēm, agrāk Axion ierīcēm, Helion ierīcēm, ja? Tad šī doma turpinās. Vēl viena laba lieta, kas man no sākuma likās varbūt nedaudz dīvaina, bet patiesībā tas ir ļoti atjautīgi, ka mums digitālais palielinājums ir izveidots uzreiz pēc asuma regulēšanas objektīvam. Nu tātad, ja mēs ieraugam kādu buku, ja, noregulējam asumu un zūmojam, un mēs jūtam, ka tas asums nav ļoti korekti pieregulēts, var nedaudz bišķiņu vēl asāku dabūt. Ja? Mēs esam turpat pie tā paša gradzena, un ļoti ātri mēs varam dabūt maksimālo palielinājumu un maksimālo asumu visveiksmīgākajā rezultātā. Vēl viena ļoti laba lieta, kas man patīk, es kā cilvēks, kas ļoti domā par nākotni un kā mēs dzīvosim pēc 50 gadiem, es domāju, jau tuvākajā 10 gadē mēs noteikti aiziet uz krogu, apsēžoties pie galda, noliekot uz letes, varēsim salādēt savu telefonu. Telas par to ir padomājis, tā kā tie, kas būvē mednieku mājas, uztaisiet vīriem leti, kur ir bezkontaktu lādēšana, ja, lai var uzlikt Telas bateriju, bez jebkādiem vadiem, mēs noliekam un salādējam. Mums ar citu kolēģi Mēnāram, kas atbild par servisu, jau tāds galds ir. Un tātad, ja, aizmirstam vadu, nekāda problēma. Jaunajās mašīnās, protams, arī ir šie te bezkontaktu lādēšanas, un mēs varam salādēt. Bet tāpatām arī mēs varam izmantot C-Type līgzdu. Ja, tātad universālais lādētājs, kas tagad gan ir Samsungiem, gan iPhoneiem, tāpatām Pulsāru, lādējam šeit. Bet, ja mēs, protams, esam varbūt ar powerbanku mežā un nav laika ņemt ārā bateriju un gribās skatīties, paralēli skatoties, mēs, protams, arī varam lādēt šeit te sānos arī ir līgzda. Liekam klāt C-Type un salādējam. Pievienojot pie korpusa, protams, arī pievienot pie datora un izvēlēties, ka mēs gribam atvērt atmiņas krātuvi un tādā veidā apskatīties arī pieejamos video un fotofailus. Kas ir vēl viena laba lieta jau kādu laiku, man liekas no paša Stream Vision pirmās versijas aplikācijas, kad mēs varam pieslēgt kameru pie telefona un online nodublēt ekrānu. Kur tas ir ērti? Ērti ir tas, kad mēs braucam ar telefonu, noliekam telefonu navigācijas vietā, tad viens skatās ar termokameru pa logu, un pārējie visi sēdošie mašīnā var ieraudzīt, ko tad viņš redz. Un tā ir tāda ļoti, ļoti laba lieta. Ir, protams, arī vēl tāda speciāla stikla montējumi. Ja mēs uz stikla maliņas varam uzlikt klāt un tādā veidā braukt un neradīt bīstamību uz ceļa. Skatāmies mēs pa ceļu, bet arī ar vienu aci varam ieskatīties, ko mums rāda telefona ekrāns. Telas sērijai ir vibrēšanas funkcija. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka katram taustiņam piespiežoties, viņš ievibrējās. Un vislabākā lieta, kas man šķiet noderīga, vienmēr ir grūti saprast, ka termokamera izslēdzās pilnībā. Bieži vien, kad ir ātri jādomā, medījumais zvērs ir iznācis, vajag izslēgt ārā termokameru, lai nežilbina seju, lai neatsprīt pret tornīšu jumtu.
tad vienkārši piespiežam turam, un mēs tad dzirdam tādus, ka zzz, novibrē tā, kad viss klusums. Un tad mēs zinām, ka termokamera izslēgusies. Un arī tagad jau mēs sēžam ārā, paliek nedaudz tumšāks, bišķiņi tā kā augsti un pirksti nosāst, un patiesībā tās vibro funkcija ļoti laba ir tam, ka tu piespiedi un nesaproti, vai tu nospiedi to pogu vai nenospiedi, pirkstu gali paliek nejūtīgi augstumā, un tad tu vienkārši jūt, ka novibrējās, un tad tā arī ir ļoti lieliska lieta. Vēl viena skaista lieta ir to pie atvēršanas, kāda ir somiņa. Visiem drosmīgi patīk. Mums klienti patiesībā, tiem, kuriem vecie pulsāri jautā, vai tu to somiņu nevar atsevišķi dabūt, ja? Var kaut ko sarunāt vienmēr. Arī, ja jums pazūd somiņa, protams, viss aksesuārs atsevišķi var iegādāties. Nu tātad, šobrīd, kas mums ir pieejams Telus sērijā? Tātad sākotnēji stāstīja par XQ35, 35 mm objektīvs, 384 sensors ar ļoti augstu jūtību. Līdzīgi tā kā Axion kompakt sērijas mazajiem, tātad visur, kur ir Pro, tas nozīmē, ka mums ir vismaz 5. daļa no grāda, 25 mK, pat 18 mK, ja, tad ļoti augsta jūtība. Tātad XQ35. Nākamais, ja mēs skatāmies pēc augušas cenas atlases, tad mums ir XG50. Patiesībā šis ir grāvējs tādā ziņā, kad šeit ir 640 sensors, 50 mm lēca un ļoti laba cena. Un šo cilvēku ļoti daudz izvēlās, it sevišķi tiem, kuriem lielākas distances, jo pateicoties 12 pikseļu sensoram un 50 mm lēcei, mēs viņu varam redzēt 2 km 300. Tā kā šis ir iecienīta iekārta, ko izvēlēties. Nu, tad, protams, pirmā Telus sērijā vispār parādījās XP sērija, ar ko viņa bija īpaša, ka šeit ir visjūtīgākie Francijā ražotie sensori, kas ir bez dzesēšanas. Ja? Tātad sagaidām vislielāko miglu, kad rokas neredzam, rokas mēs neredzēsim, bet ar Telus mēs varēsim visu ieraudzīt. Mums jaunais kolēģis Mārtiņš, kad sāka savas pirmās medību gaitas un brauca skatīties zvērus mežā, protams, kad putenis un neko ieraudzīt nevar, bet ar Telus uz pļavas viņš saskatīja, kad ir buki un pārējām ierīcēm ieraudzīt neko nevarēja. Nu, lūk, bet, protams, kas jāatcerās, ja ir 17 mikronu pikselis, tad, protams, ka bilde nebūs tik detalizēta kā 12 mikronu pikselim. Tāpēc šeit termokamera ir 800 km. Un, protams, XL50, es atceros ar Andreju Puķīti, mēs divām testēt, es kā cilvēks ar kaut kādu iekaltu pārliecību teicu, šī ir manta, un šis patiesībā ir ļoti labs Mono XQ35, bet tad, kad es bauru laikā pastaigāju ar XL50, to es sapratu, bļāviens. Ja šī tāda termokamera ir, tad mednieks nekad nav nelaimīgs vienkārši no sniegtajiem attēliem. Jo, ko mums dod lielais sensors, kas šeit atrodas uz 50 mm objektīvu, 1024, 768, mēs mierīgi zoomu uzgriežam uz 12 reizēm, mums ir super asa bilde. Ja? Tad mums nav pikseļu dalīšanās, neveidojās kubiciņi, un mēs mierīgi 12, 13 reizes, es, piemēram, ieliks Rainers mazas video, kā izskatījās Alnis, arī kaut kur pie 200 metriem, kā izskatījās briedis, turpat bija tāda migliņa, ja, trokšņains, bet tāpatām ļoti labi var ievērot trofeju. Un, protams, ko šī termokamera mums dod mums laiku, un varbūt reizēm nesabojāt medības, jo bieži vien ir tā, ka, ja mēs bauru laikā staigājam un meklējam zvēru, un ja mēs jau lielā distancē saprotam, ka tas nav nekas ievērības cienīgs, vai tam ir jāaug un tas jāsaudzē, tad mēs viņu netraucējam. Mēs viņam neejam tuvāk, lai noskaidrot, kas viņš ir. Mēs jau lielā distancē, ar lielā sensora palīdzību saprotam, kas ir kas, un dodamies tālāk katrs pa savām darīšanām, un turpinam medīt, un nesabojājam, kā saka, nepiebļaustam mežu ar tuvu atrašanos zvēru tuvumā. Lūk, tātad šeit ir 4 termokameras, patiesībā modeļi ir 8. Kāda ir atšķirība? Mēs šīs termokameras varam iegādāties ar attālu mērītāju un bez attālu mērītāju. Iegādājieties jau termokameru ar attālu mērītāju, vidēji tas cenas lēciens ir par 300 eiro, bet mēs vienmēr varam vēlāk izdomāt un pievienot to attālu mērītāju, un tad aizsūtot uz rūpnīcu, tas izmaksā 400 eiro. Tā kā varbūt nav tik liela starpība. Tie, kas domā, vai vajag vai nevajag, es izvēlējos bez attālu mērītāju, tāpēc, ka man patīk, ka viņi ir bišķiņ kompaktāki. Un manā platībā nav tik liela distances, un es šādi izvēlējos, un patiesībā ļoti labs. Ja kādreiz sadomāšu attālu mērītāju, tad jāsūt uz rūpnīcu, lai lieti klāt. Ko, attaisim vaļā un paskatāmies, kas mums ir kastītē. Skatāmies, kas mums ir iekšā Telus kastē. Ļoti forša kastīte, kas man patīk uz magnētiņu. Šo kastīti negribās ārā, mēs gribās sastāt skapja augšā, lai viņi stāv. Īsais gids, pats galvenais, 3 gadu garantiju, ja, ar QR kodu, lai mēs uzreiz varam aiziet uz aplikāciju, un mēs uzreiz varam saslēgt un saprast, kā tas darbojās. Tālāk tātad mums ir soma,
fantastiska soma. Kas man patīk, kad nav nekādi knabuļi, ar ko mēs taisam viņu ciet, jo tie parasti mežā graba. Ar to sintētisko skaņu tas nav nekas labs mežā, tāpēc šeit ir ļoti foršs risinājums. Mēs paceļam un ļoti klusām attaisam vaļā. Nočaukstēja tikai mums iepakojuma plēve. Kas ir vēl viena labā lieta? Tad šeit mēs redzam, ka mums ir 3 pieslēgšanās vietas siksnai. Mēs viņu pieliekam klāt. Tātad 2 siksnas iet mums ap vidukli, 1 pār plecam, un mēs viņam pilnībā varam pielīmēt. Un pats es esmu ilgs ārā ruksi, ja, 4 kaut vai ārā no grāvi, no meža. Un tā termokamera nekad nepazūd, un tā ir laba lieta. Un arī bieži vien ziemā, ja tur kabatās kādi cimdi, varbūt vēl ir kaut kādas papildus patronas vai mikrošķiedras drāniņa, tad tas ir tā kā nedaudz traucējuši, ko skrīt no kabatām, tad šeit tu zini, ka vienmēr tev stāv termokamera, tu ērti ieliec apakaļ, ja, un ja ir kaut kādas sasākas situācijas, ātri jāpārvietojās, aiztaisam ciet un ļoti klusām attaisam vaļā. Un tad, jā, aksesuāru kastīte. Kas tad mums ir aksesuāru kastīte? Varam vaļā un skatāmies 3 punktu jostiņa, kas parūpēsies, lai termokamera vienmēr ir pielīmēta, nekratītos, nekarātos, kāpjot pa trepēm tornī un sēžot un noliecoties, viņa vienmēr būs pielīmēta. Ja mēs pērkam papildus akumulātoru, vāciņš nenāk līdzi. Vāciņš nāk līdzi termokamera rezervis, ja, kas ir jāuzliek virsū. Mums ir kabelītis, C-type, arī ar USB galu, ja mēs gadījumā slēdzam pie datora un audio un fotofailus pārlādējam. Pārveidotājs ar 2 ligzdām. Varam salādēt uzreiz termokameru un telefonu un, protams, akumulātors. Nu, lūk, tas viss iekļauts Tellas gan XQ35, gan XG50, gan XP50, gan XL50. Nu ko, izvēlaties sev vispiemērotāko, izvēlaties sev nākotnes vērtību. Ja? Visi saka, ka tehnoloģijām tāpatām kā automašīnām nopērc, un viņi patīk tikai lētākie. Ja? Jāpievēršās nekustamiem īpašiem. Patiesībā Tellas gadījumā tas nav tik traki. Šo kameru vienmēr var atsvaidzināt un padarīt dārgāku un mūsu redzēšanu skaidrāku un tālāku. Tiekamies nākamajos video.